Sveiki, mani sauc Zāns Titovs, esmu manā Titovs laboratorijas YouTube kanālā. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet manu kanālu. Esam tehniski pamainījuši vietu. Viņiem ir jāspēj izskaidrot, kāpēc ir radušies šādi lēmumi, ka mums ir šādi pāļi. Finansējums gan pagaidām pietiek viena balsta izbūvēi. Gada budžets, ko attiecīgi savas kompetences pilnveidošanai, attīstīšanai var arī tērēt. Parunāsim tomēr, saturs, es ceru, paliks tikpat interesants, lai ieinteresētu jūs skatīties tālāk. Jebkurā gadījumā parunāsim par politiku, par lietām, par interesantām lietām, par antikristu noteikti jāparunā, jo beidzot ir atrasts antikrists un velns. Tā tas ir noticis, bet tad skatāmies, sākam. Jaunajās vēlēšanās parādījies beidzot jauns līderis. Jauns līderis, jauna partija. Beidzot mēs varam būt droši, ka mūsu nākotne būs saulaina un rožaina. Līderis saka, ka vajag mainīt slimnīcu sistēmu, vajag mainīt skolu sistēmu, vajag uzlabot skolu sistēmu, jo galvenais ir cilvēks. Galvenais ir, lai cilvēks tiktu nodrošināts ar medicīnas apkalpojumiem, jāuzlabo tas viss, jāuzlabo slimnīcu tīkls, jāuzlabo skolotāju atalgojums. Jātiek galā, noteikti jātiek galā ar to Rail Baltiku, un kas ir iedzinis to pāli. Cilvēks ir acīm redzami izlēmīgs, jo viņš ir beidzot grib atrast tomēr vainīgo tam pālim. Paklausīsimies. Ka tur ir jāuzņemās nevienam atbildība par to, kādā veidā šis projekts ir vadīts, jo projektu vada gan Eiropas dzelzceļa līnijas, gan RB Rail, gan satiksmes ministrija, kur ir bijusi ilgstoši atbildīga par šo projektu. Un ir ļoti daudz menedžeru bijuši šajā projektā, projektu vadītāji, kur ir saņēmuši konkurētspējīgu un labu atalgojumu. Un es domāju, ka arī viņiem ir jāspēj izskaidrot, kāpēc ir radušies šādi lēmumi, kad mums ir šādi pāļi. Jā, protams, nedaudz mulsina, ka tā ir siliņa, bet kāda izlēmība, jā, kādam jāuzņemās atbildība. Kādi solījumi tur sāk nākt ārā. Nedaudz mulsina, kad cilvēks ir uz vēlēšanām jābūt gandrīz 3 gadus vadījis valdību. Nedaudz mulsina, ka pārstāv partiju, kas jau vairāk nekā 15 gadus ir pie varas. Bet nekas, katrs vecais var pāraugt par jauno. Un Siliņa tagad kvalificējās uz to, ka Siliņa ir mācījusies. Redziet, kā jau es teicu, mans draugs kamionietis, kurš bija izstrādājis plānu, kad viņš sola, nevis, kad viņam jāatskaitās, viņš nevis saka, ko viņš ir izdarījis, viņš sola, kas būs tālāk. Siliņa tagad sola, kas būs tālāk, būs par pāli jāatskaitās. Par pāli ir interesants, starp citu. Pāļa izmaksas ir 20 miljoni. Ja skatās pēc laika grafika, tad tam tiltam tagad jau būtu bijis jābūt gatavam. Un ir interesanti skatīties, ar kādu sajūsmu stāsta pirms 2 gadiem, 1,5 gada Latvijas televīzija par to, kā tas jaunais tilts izskatīsies, kāds viņš ir inovatīvs, kāds viņš ir foršs, rekord pāls, bet jau tad zināja, ka naudas nebūs. Finansējums gan pagaidām pietiek viena balsta izbūvēi. Mēs zinām, ka Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija ir iesnieguši Eiropai pieteikumu par nākamo finansējumu kārtu, kurā ir šis tilts. Jā, zināja, visi zināja. Bija jāzina arī ministra prezidentē, bet tagad mums ir jauns līderis, Siliņa, kas viņai ir pilnīgi savādāk, un viņa ir iemācījusies. Redziet, atskaitīties, sakot, ko mēs nākotnē darīsim, ir jauki. 25. gada sākumā Siliņa prezentēja plānu 4x4. Atceraties, bija tas plāns 4x4, tur 4 kaut kādas tur stabiņi, ko mēs izdarīsim, kādi mēs tur varani, birokrātiju samazināsim, vispār viss būs štokos, bērniem būs līdzekļi, var sakot, viss būs kārtībā. Ko Siliņa izdarīja nepareizi? Viņa ielika termiņu. Proti, gada sākumā viņa pateica līdz 25. gada beigām. Un tad kolēģis Jānis Domburs paņēma to 4x4 un sāka ķeksēt, kas ir izdarīts, kas ir neizdarīts. Un izrādījās, ka izdarīts ir maz. Un ir daudzas lietas, kur ir krustiņi, kas nozīmē, ka nav izdarīts, un viss tas ir redzams.
Un, plānus, teiksim, ja cilvēks saka, ka mēs kaut ko izdarīsim, tad nevajag teikt, kad. Tur tajā 4x4, starp citu, bija daži labi punkti un gudri punkti. Tur bija, teiksim, punkti, sāksim darīt kaut ko. Sākt darīt kaut ko, neko nenozīmē. Mēs sākām, mēs sākām. Tā kā interesanti ar to politiku, interesanti ar vēlēšanām, interesanti ar Siliņu un interesanti, kā tas viss attīstīsies. Bet ir jau vēl viens jauns spēks, Hermans. Parunāsim arī par to. Ir tāds stāsts, ka katrās vēlēšanās ir kāds jauns politiskais spēks, jauns bruņinieks uz baltā zirga, kas visiem kaut ko sasola. Dažādi ir bijis, tiešām tur visādi ir. Kādam veicies, kādam netiksim. Enārs Repša ienāca, viņam veicās, un viņam veicās ilglaicīgi, jo joprojām tur tie viņa cilvēki, kuru viņš ir ievēlēts politikā, joprojām vada valsti vai piedalās valsts pārvaldē, bet ir Hermans. Un Hermans ir, protams, režisors, ne aktieris, bet, vārds sakot, viņš ir uzjundījis. Man drusku apnicis par viņu runāt. Tiešām cilvēks ir fantastisks. Viņš apmēram pirms pusgada sāka ziņot, ka viņš ies politikā, ka viņš tur kaut ko mainīs un visu izdarīs un visu kaut kas tur. Tad viņam kaut kā sanāk tā, ka viņš nepaspēja uztaisīt partiju, kaut arī principā tehniski viņš varēja paspēt uztaisīt partiju līdz, kā to prasa vēlēšana likums, līdz gadu pirms vēlēšanām, bet viņš to neizdarīja. Un tad izveidoja biedrību. 5 kaut kādi cilvēki. Pagāja kaut kādi pāris mēneši, biedrība sašķēlās. Hermans aizgāja projām. Hermans pateica, ka viņš vairāk politikā, var sakot, apnicīgi to skatīties. Cilvēku kopa, kas tā kā kaut ko grib darīt, galvenais, ko viņi grib darīt, atlaist Saimu, tādā ziņā, lai mainītu tur vēlēšanu sistēmu un sašķeļās, bet pagājušā nedēļa viss kardināli mainījās. Hermans nāca klajā ar savu ekonomisko programmu. Un kas man patīk šādās programmās, tas ir, teiksim, Hermans ir tāds cilvēks, ka viņš, ja ņem laukumu, tad visu laukumu. Viņa ideja ir samērā vienkārša. Mēs esam valsts labā ģeogrāfiskā stāvoklī, mēs esam mierīga valsts, vārdu sakot. Viņš saka tā, davai, ka mēs sabūvēsim šeit mājas, maziņas mājas, tur nelielas, priekš rietumu pensionāriem. Un lai rietumu pensionāri brauc šeit dzīvot. Un viņa tas skaitlis ir, režisoram, viņam jau vajag maštāpus, kā tā teikt. Ja? Viņš saka, miljonus pensionāru dzīvos Latvijā. Teiksim, mums ir apmēram strādājošo vai pieaugušo cilvēku, es teiktu, 1 miljons līdz 1,5. Var sakot, un viss pārējais strādājošie apkalpotu to 1 miljonu, un mēs dzīvotu zaļi, jo rietumu pensionāri ir bagāti, viņi dzīvo tajās mazajās mājiņās, ko mēs paši būtu sabūvējuši. Var sakot, ko tas cilvēks pīpē? Viņš tiešām domā, ka Latvijas nākotne un ka tāda ideja ir iespējama, ka tas tiešām ir Latvijas gaišais liktenis apkalpot rietumu pensionārus, kas šeit dzīvotu gandrīz vai tikpat lielā skaitā kā pamatnācija, un mēs viņus apkalpotu un būtu laimīgi. Tas nenoliedzami, kad pensionāri piesaist Latvijas ekonomikai un tā tālāk ir iespējami un vajadzīgi, un tas medicīniskais turisms un visas tās lietas, ko viņš ir pierakstījis klāt, ok. Bet ne jau tā, ka tas ir pamats. Tas, ko viņš saka, tas ir pamats. Neko mums nevajag vairs, nekāda zinātne, nekāda tur, principā arī izglītība nekāda nevajag. Ja mums ir miljonus cilvēku apkalpot, tad mums vajag iemācīties, ko? Nomainīt pamperus, apkalpot vecus cilvēkus, tā tālāk. Neko citu jau vairs nevajag. Mākslinieks ievedīsim no ārzemēm, lai izklādē. Jā, labi. Labāk Hermans būtu tikpat naski cīnījies par politiskām lietām un mēģinājis mainīt politisko sistēmu, nezinot, kā tas ir izdarāms un kāpēc tas ir jādara un ar ko tas viss beigsies. Bet jā, ja viņš atver muti vēl par ekonomiskām problēmām, kļūst ar vien baidīgāk. Bet labi. Siliņa, Hermans, tie mūsu 2 jaunie līderi politiskajā sezonā šogad. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, atbalstiet mani finansiāli, ja jums ir iespējams. Ejam tālāk. Valsts uzņēmuma padomes un valdes locekļi visu laiku, 30 gadus visu laiku strīdās, vai ir vajadzīgas padomes, vajadzīgas valdes, vai cik viņām jāmaksā, vai tas nav pat dārgi, bla, 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 bet tagad ir beidzot atrasta sistēma,
Tad valdes un padomes locekļi vairs nav politiski nekādā veidā saistīti, ir neatkarīgās visādas institūcijas, komisijas, kas ilglaicīgi meklē visādi headhunteri, gudrus cilvēkus un atrod tos gudros cilvēkus. Un tie gudrie cilvēki ir izglītoti, viņiem vajag lielas algas, tāpēc, ka viņi ir konkurētspējīgi. Tad šad un tad sanāk tur, kā ar to Rail Baltica, kad nemāk kā uzbūvēt to Rail Baltica jau kuru gadu. Un tur pāļus sadzen iekšā, zaudējumi kaut kādi rodās, bet labi, lieliem speciālistiem lielas kļūdas. Un te parādās ziņa, ka izrādās, ka tie lielie gudrie cilvēki, valsts uzņēmuma valdes un padomes locekļi, viņiem ir jāmācās, jo izrādās, ka viņi ir glupi un ka viņiem vajag kursus. Latvijas autoceļu uzturētājs Ilze Bukulta valdes loceklē paņem kursus 15,000 Harvardas universitātē. Un izrādās, ka ir tāda kvota. Un Latvijas autoceļu uzturētāju padomes priekšnieki saka, tā vajag. Apmācības ir personāla vadības ilgtermiņa redzējums, kādā veidā uzņēmums attīsta savus darbiniekus, ik katru darbinieku, vadītāju un arī valdi. Valdes loceklim katram ir gada budžets, ko attiecīgi savas kompetences pilnveidošanai, attīstīšanai var arī tērēt. Viss jau būtu jauki, bet man gribās saprast sistēmu. Mēs algojam ļoti dārgu valdes locekli. Valdes loceklis Latvijas autoceļu uzturētājā Ilzes Bukultas alga ir gandrīz 100,000 gadā. 100,000 eiro gadā. Bet tik un tā 15,000 Harvardas universitāte, Harvardas biznesa skolā, kursos mums viņai jāapmaksā. Un tad tur rodās jautājumi, protams, ka tas ir slepeni un to nedrīkst zināt. Un tā Bukulta tur draud visus iesūdzēt tiesā par to informāciju, ja viņi noplūdīs, ja tur kaut kā trauksmes cēlāji to ir nopludinājuši. Skaidrs, ka tādos uzņēmumos droši vien savstarpējās intrigas arī sit augstu vilni. Bet man interesē tomēr, ja mēs algojam augsti apmaksātus speciālistus, un ja augsti apmaksātie speciālisti grib uzlabot savu kvalifikāciju, kas ir absolūti apsveicams, tad Bukultas kundze, paņemiet savu naudiņu, savu aldziņu, paņemiet tos kursus, kādus jūs gribat, tādus vai Harvardā vai Jēlā, Stanfordā vai Oksfordā. Pofīgi. Bet par savu naudu, mīļais cilvēki. Kā tā var būt, ka mēs maksājam 100,000, bet jums pēc tam izrādās vēl, es arī gribu kursus par 15,000. Kāpēc? Studentiem ir jāmaksā par savām mācībām, ja viņi nenokļūs budžeta grupā, bet jums nē. Bet jūs taču, piekām tas ir arī interesanti. Harvardas biznesa skolas kursi. Viņi ir labi, cik es zinu. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir beigusi Harvardu. Tas nenozīmē diplomu. Tas vispār neko nenozīmē. Tas nozīmē vienu mazu certifikātu. Esmu noklausījusies Harvardas biznesa skolas kursu. Gribat to darīt. Pie kam grauž mani tādas aizdomas, ka ņemot vērā, spriežot pēc fotogrāfiem, kas tur parādās, Harvarda tomēr ir Amerikā, Bostona. Es baidos, ka tie kursi tika vēl arī apmaksāti kā komandējums, kā dienas naudas, kā viesnīcas un vēl. Kas neietilpst, protams, nekādā mācībā. Tas nav mācība, tas ir komandējums. Es tā pieļauju. Iespējams es kļūdos. Bet ir tik apnicīgi vienmēr klausīties nabaga amatpersonas, kurām ir tik grūti un kuras privātā uzņēmumā ir pieprasītas, bet viņas upurējās un iet uz valsts uzņēmumu. Ilze Bukulta tic starpā pirms tam bija privātos uzņēmumos. Pat AB, piemēram, ilgus laikus strādāja, vēl kaut kur. Un tad padomāja, kā man tas privātais uzņēmums ar to Mierkalnu? Droši vien Mierkalns neapmaksātu viņai tādas Harvardas kursus. Latvijas autoceļu uzturētājs viegli. Žēl, ka tā. Man tiešām šķiet pareizs princips. Ja es esmu nogojis cilvēku, tad viņš arī ir atbildīgs un es viņam maksāju algu. Kvalifikācijas uzturēšanai. Es pat pieļauju, ka tādam Latvijas autoceļu uzturētājiem zemāka līmeņa darbiniekiem vajag kaut kādus kursus un vispār kaut kādus kursus vajag. Bet cilvēkiem ar 100,000 eiro algu gadā kursi jāapmaksā pašiem. Jo
tas, ko viņi saņem, tas ir labums. Viņi uzlabo savu izglītību, savu intelektuālo kapacitāti, un viņi var tālāk startēt varbūt uz augstākiem amatiem, tālāk, cits starpā privātā sektorā uz lielākām kaut kādām algām un amatiem. Bet tas ir ieguldījums viņu smadzenēs. Tas nav valsts ieguldījums. Paši maksājiet, vēlns parāvs. Labi, nebūšu tik dusmīgs, ejam tālāk. Politisko un tiesisko vidi Latvijā sašaupojas karteļu lieta, būvnieku karteļu lieta, kas jau eksistē dažus gadus. Konkurences padome nolēma, ka Latvijas būvnieki ir izveidojuši karteli, sadala pasūtījumus, un tas gandrīz viss tika fiksēts sarunās Tauraņu pirtī. Tiesa, lieli sodi apstrīdēti tiesā un aizgājuši tie tiesas procesi līdz augstākajai tiesai, un augstākā tiesa atmet atpakaļ, saka, nedrīkst izmantot šos pierādījumus, ko Knāps legāli ir savācis, it kā legāli, jo viņi vāca kriminālu lietai, bet šī ir administratīvā lieta, un no krimināla lietas pārcelt uz administratīvo lietu nedrīkst. Kas īstenībā ir loģiski, bet man ir jautājums tiesu sistēmai, kā tad tā sanāca, ka šo lietu, šo būtisko niansi saklausīja un saredzēja tikai augstākā tiesa? Kāpēc tas netika fiksēts jau pašā sākumā, ka tā ir? Ļoti saudabīgi ir, teiksim, Knāpa pozīcija. Knāpa pozīcijas ir, kā tā, mēs kaut ko noklausāmies, ko tagad to nedrīkstēs izmantot. Jā, nedrīkstēs. Tāpēc, kad es kā cilvēks, kas ir mācījies juristus no filmām, ja jūs paskatieties visās filmās, ja ir nepareizi ievākti pierādījumi, tad tie tiesā netiek vērtēti. Tā tiesiskajās sistēmās tās lietas strādā. Bet tur ir ļoti daudz šautņaina šā lieta. Šī lieta balstās uz Tauraņu pirti. Tauraņu pirti, kā saka Straumes kungs, Knāpa vadītājs, ir Rīgas pilsētas urbanizācijas leģenda, urbānā leģenda. Bet īstenībā ir tā, ka Tauraņu pirtī Latvijas bankas un Martinsona sarunas tika ierakstītas, ierosinātas lietas, un patreizajā brīdī notiek kaut kāda tiesa. Tika ierakstītas Martinsona sarunas ar tā laika Latvijas Energo vadītāju. Tā lieta tur izčibēja, bet viņa publiski tika skandināta. Tika ierosināta lieta par šo būvniekiem. Un visu to darīja tajā laikā, kad Knāpa operatīvo daļu vadīja tāds Juris Jurašs. Un viņš vāca informāciju. Tur kaut kad tur presē. Mēs nerealizējām to informāciju, tāpēc, ka mēs gaidījām vēl kaut ko. Un cik var noprast, tad noklausīts Tauraņu pirtī sarunas ir gadiem. Un tas ir šokējoši un traki. Tas liek uzdot jautājumus, ko Jurašs vāca? Pierādījumus vai kompromatu? Jo tās lietas, kas sāka realizēties, parādījās un sāka tikt ierosināts krimināllietas pēc tam, kad Jurašs tika izmests ārā no Knāpa un kad Knāpa pārņēma Straumi. Un tad Strauma, izmantojams veselo saprātu, apskatījies arhīvos to sarunu, acīm redzot saturu, sāka ierosināt krimināllietas. Un tas ir interesanti. Un tad ir jautājums, paceļās atkal no vēstures Juraša loma Latvijas politikā. Ilglaicīgi ierakstot sarunas tādā vietā kā pirts, tur var savākt tik lielus un daudzus un biezus kompromatus, kad mati var celties stāvus. Visāda veida kompromatus. Pirtī notiek daudzas lietas, izņemot sarunas. Un, jūs varat iedomāties, kad ir kāda amatpersona, kas aiziet uz pirti, pačelo, satiek meiteni, vēl kaut ko, un tad Jurašs to visu ieraksta, un viņš jau neko. Viņš aiziet pie amatpersonas un saka tā un tā, vai šitā un tā, man vajadzētu atrisināt tādu vai citādu jautājumu. Tajā laikā ļoti bieži interesē visādi banku jautājumi, banku kaut kādas konkrētās lietas, nekonkrētās. Un var sakot, tas, ko es dodu mājienu, vai šī pirts un sarunu ieraksti netika izmantoti šantāžai. Otra lieta, protams, ir iespējams tika izmantota, bet jebkurā gadījumā es zinu, ka, ja nemaldos, Vācijā bija tādi, teiksim, tu drīksti noklausīties cilvēku ar tiesas lēmumu un tā tālāk 3 mēnešus. Ar izņēmumu gadiem var pagarināt vēl uz 3 mēnešiem, bet vairāk nē. Pie kam, tā, kad beidzās tā noklausīšanās, tad valstī ir jāziņo tam pilsonim, ka viņš tika noklausīts.
Latvijā vienkārši pieslēdz tādu vienu pirti pie mikrofona un gaida. Gan jau kaut kas agri vai vēlu sarunās notiks. Un, teiksim, karteļu būvnieku lieta ir būvēta tikai un vienīgi uz sarunām. Tā saka konkurences padome. Jā, daudzas mums tās lietas un nozares, kas nav sakārtotas. Un daudzās tajās nozarēs un lietās, kas nav sakārtotas, grozās liela vai vēl lielāka nauda. Un daudzas tiesības sargājošās organizācijas, vai arī precīzāk dažās tiesību sargājošo organizācijas strādājošie cilvēki bieži vien nav godīgi. Un, diemžēl, dažkārt ir nonāk kā Sozinovs, laikam Sozinovs. Nē, labi, es neatceros, kaut kas tur nonāca uz apsūdzēto soli un tur kaut kādas tiesas notiek. Jā. Labi, ejam tālāk. Lieciet laikus, abonējiet, izmantojiet veselo saprātu, analizējiet politiskos procesus. Ejam tālāk. Latvijas politikā ir arī tādi kalendārie svētki, teiksim, kalendārie politiskie jandāliņi. Pirms kāda laika katru Ziemassvētku laiku Saskaņa nāca klajā ar aicinājumu, lai pareizticīgo Ziemassvētki tiktu atzīti par svētku dienu, brīvdienu. Ņēmās katru gadu to atteica, tagad ir savādāk, tagad ir barikādas. Tad Latvija pirmajā vietā nāca klajā ar aicinājumu, ka vajag cilvēkiem, kas piedalījušies barikādēs, tie taču ir varoņi, taču tur kaut ko strībīņas vicina ročelas. Interesanti, pats viņš ir bijis barikādēs, vai ne? Labi, vienalga. Pat ja nav bijis, var sakot, vajag medicīnu palīdzēt viņiem, atbalstīt, samazināt zāļu cenas, tāpēc, ka cilvēki ir veci un samazināt pensijas vecumu pa 2 gadiem. Pats par sevi, piedāvājums muļķīgs, bet kas ir politiski interesanti? Politiski ir interesanti, ka viņi paši Latviju pirmajā vietā šo iniciatīvu neizdomāja. Viņi paņēma Zaļo zemnieku likumprojektu, kas tika inicēts pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem Zaļie zemnieki bija opozīcijā un nāca klajā tādu paziņojumu samazināt, nevis paziņojumu, bet likumprojektu samazināt pensiju vecumu un bla visu pārējo. Un tas ir interesants Zaļiem zemniekiem, vai ne? Pirms 2 gadiem bijām opozīcijā, barikāžu darbinieku, dalībniekus vajag aizstāvēt. Tagad esam pozīcijā, sakam, nevaram, neatbalstam, situācija ir mainījusies, mēs esam pie silas, jūs neko. Protams, ka Saeima, paldies Dievam, noraidīja šo likumu, un es tiešām neuzskatu, ka barikāžu dalībniekiem vajag samazināt pensijas pa 2 gadiem, bet pat par sevi šī politiskā jēzga ir interesanta. Un, interesanti. Un veselais saprāts saka, ka, ja ir interesanti, tad ir jautri. Un, ja ir jautri, tad es ceru, arī jums ir jautri. Un tad jūs skatāties, priecājaties, liekiet laikus, abonējiet manu kanālu, ja vēl neesat abonējuši. Un, protams, atbalstiet finansiāli, ja tas ir iespējams, ar to podziņu plus super paldies, kas tur ir sirsniņu un dolāriņu, nospiediet un atbalstiet manu kanālu, kā jūs vienmēr esat to atbalstījuši, kas ir, samultējos. Ejam tālāk. Neuzticības balsojumi, es atceros, agrāk bija tādi satraucoši un es domāju, kad agrāk, 90. gados. Jo tie tiešām bija motivēti, tur varēja saprast, ka puses sanāks, nesanāks, jo tur kaut kāda liela skandāla vai kaut kāds liels. Tagad Silīni ir izturējis 5. neuzticības balsojumu. Tur nacionāļi pieprasīja viņai demisiju, tāpēc, ka Silīņa nacionāļi prāti pārāk pārliecinoši cīnās ar krievu valodas iznīdēšanu no Latvijas visas tur vides, no sabiedriskā radio, televīzijas, vispār. Var sakot, cīņa ar krievu valodu nacionāļiem ir tāda, kā vajag izcīnīt. Kaut arī veselais saprāts saka šajā brīdī, bet kas ir interesanti ar to neuzticības balsojumu? Neuzticības balsojumu var sakot, nacionāļi inicējuši par šo, un Latvijas pirmajā vietā opozīcija. Ko saka? Viņi saka, mēs uzskatām, Silīņa nav vietā, Silīņa ir nevajadzīga, Silīņa vajag gāzt. Bet šoreiz mēs nebalsosim. Tāpēc, ka mēs sagatavosim savu priekšlikumu neuzticības izteikšanā. Var sakot, Silīņa, es domāju, līdz vēlēšanām izturēs vēl kādus pāris neuzticības balsojumus. Ziltiņš, man liekas, ka tas bija Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā, kas pateica,
mēs nevaram atbalstīt nacionāļus, tāpēc, ka viņi tur par vēl mums būs savs priekšlikums siliņas garšanā. Ja veselais saprāts saka, ja jūsu uzdevums, vēlme, sapratne un tā tālāk ir gāzt siliņu, tad jūs gāžat siliņu un vienalga ar kādu motivāciju, kas tur ir ierakstīts. Jūsu uzdevums ir gāzt siliņu. Jūs negribat gāzt siliņu. Jūs gribat vārīt putru un vienkārši jēzgu. Starp citu, tā jēzgai politiski, politehnoloģiski vispār nav nekādas jēgas. Tā jums tikai liekas, ka tas kādu interesē, tas nevienu neinteresē. Es nedomāju, ka Latvijas cilvēks vidējais vispār saprata vai sadzirdēja, ka siliņai bija nauticības balsojums. To tikai vecrīgā dzird. Un arī vecrīgā par to neviens neuztraucās. Jo siliņu var gāzt tikai tajā brīdī, kad būs jauna valdība. Un tagad mēs saprotam, kad ir palicis līdz vēlēšanām tik. Siliņā novadīs šo valdību līdz nākamajai Saeimai. Nu jā, bet tā kā viņa pretendē uz jauno līderi, varbūt arī pēc tam būs labi. Es jokoju, es domāju, es nejokoju, veselais saprāts saka, ka mēs ejam tālāk. Rimī nedienas ar gaļu, sabiedriskās attiecības, vispār sapratne par godīgumu kā tādu. Rimī atsauca malto gaļu 8. janvārī, beidzās termiņš, 8. janvārī viņa atsauca, tāpēc, ka gaļa ir bojājusies. Kas, manuprāt, ir stulbi no Rimī, jo tā ir pēc Rimī markas tā gaļa. Ziniet, tur tāda gaļa, tāda rezeknes kombinācija, vēl kaut kāds, un tas ir Rimī. Un viņi saka, tā jums jāatnes čeks, tā gaļa, un tad mēs kompensēsim. Un tas īstenībā ir briesmīgi, ka tie cilvēki nesaprot, ka pirmkārt viņiem būtu dziļi jāatvainojas tiem cilvēkiem, kuriem viņi ir pārdevuši bojātu gaļu. Tur kaut kur presē parādījās, ka tur kaut kāds cilvēks, sieviete nopirka to gaļu un viņai 2 dienas tur sāpēja vēders un tā tālāk. Paldies Dievam, neviens nav saindējies. Tā nopietnāk. Bet gadījumā, ja tas ir noticis, tad Rimī varēja mierīgi pateikt, mīļie cilvēki, visi, kas ir saglabājuši iepakojumu no tā 8. janvāra maltās gaļas sērijas, nāciet, mēs jums atmaksāsim to naudu. Diez vai pirmkārt daudzi cilvēki būtu saglabājuši tādu gaļu, kurai termiņš beidzās 8. janvārī. Otra lieta, tā būtu jūsu labas gribas izpausme, ka jūs saprotat, ka jūs esat kļūdījušies un gandrīz saindējuši daudzus cilvēkus. Veselais saprāts saka, ka šajā brīdī jums nevajag nekādus čekus prasīt un nekā tā tālāk. Jūs esat iekļuvuši dziļi sūdos. Tad izdariet tā, lai tur dabūtu plusus, nevis mīnus, lai mēs saprastu, redziet, Rimī kļūdījās, bet viņi ir ļoti lojāli, viņi atvainojās un viņi ir gatavi atmaksāt visus zaudējumus un tā tālāk. Tā būtu labi Rimī, bet Rimī ir skops. Rimī vajag peļņu, Rimī saka, nē, dodiet čekus, nesiet to gaļu līdz 24. janvārim, un tad mēs jums atmaksāsim. Kauns, Rimī, bagāts, liels uzņēmums, bet skops. Varbūt tāpēc arī bagāts. Veselais saprāts saka, kad, ko es gribēju teikt, boikotēt Rimī. Kurš boikotēs Rimī? Kuram ir iespējas? Tie lielveikali tomēr ir tik monopolizējuši visu to tirgu, ka Vidzemes tirgus ir tukšs. Vidzemes tirgu nekas nav, bet pārtikas tirgu Rimī pārdot bojātu gaļu. Labi. Pēciet laikus, abonējiet, pasmaidiet, būs jau labi un nepērciet bojātu gaļu. Un vispār nepērciet Rimī gaļu. Labi, ejam tālāk. Visi ticīgie baidās no antikrista parādīšanās pasaulē, un Krievijas ārējais izlūkošanas dienests, tā saucamais SVR, krieviski abreviatūra, ļoti nopietna izlūkošanas iestāde, tiešām nopietna, bagāta un līdz šim ar labu autoritāti, tādu nopietnu autoritāti. Latvijā tas būtu kaut kas līdzīgs Sābam, ir nākos klajā ar oficiālu paziņojumu, oficiālu pat ne relīzi, bet paziņojums par to, ka antikrists ir atrasts. Un tas ir pareizticīgo Konstantinopoles patriārhs Bartolomejs I. Jo viņš ir antikrists un velns priestera apģērbā. Pirmkārt, daži cilvēki saka, ka tur tāda problēma, ka antikrists un velns tie ir 2 dažādi personāži. Tā kā viņi nebija domāti, ka tas ir viens personāžs. Bet, Krievijas ārējās izlūkošanas dienestu tas maz uztrauc. Viņi raksta, mēs
noklausoties sarunas, spriežot pēc visa viņa darbībām, visi kontakti. Mēs esam secinājuši, ka viņš tur sazinās ar Baltijas pareizticīgiem un Baltijas valstu pareizticīgo vadību un mēģina dabūt šo baznīcu uz Konstantinopoli. Igaunijas cits starpā pareizticīgā baznīca ir vairs nav zem Maskavas, bet ir Konstantinopolis. Un Konstantinopolis vispār pareizticīgie ir lieli un nozīmīgi. Un vispār tā arī Bartolomeja pirmā personība ir ļoti respektabla. Bet Krievijas ārējās izlūkošanas dienas saka, nē, tas ir antikrists un velns vienā personā. Veselais saprāts saka, ka tā Krievija tiešām ir sajukusi prātā. Es saprastu, ja ar tādu paziņojumu nāktu prātā jukušais Krievijas patriārhs Kirills, kurš aicina nogalināt Ukraiņus, atbalsta karu un tā tālāk. Viņš ir tur zem Putina mīksti izsakoties. Bet, kad ārējās izlūkošanas dienests iejaucās tādās lietās, paziņo, ka antikrists un velns vienā personā ir apvienojies Konstantinopolis patriārha Bartolomeja pirmā personā, un tas ir velns patriārha apģērbā. Tas ir šausmīgi. Neaizmirsīsim vēlreiz, ka kristieši saka, ka antikrists un velns tie ir divi dažādi personāži. Bet, labi, Krievu ārējās izlūkošanas dienestam tas ir vienaldzīgi. Jautri un baisi. Baisi un jautri. Jautri it kā tāpēc, ka tas it kā neskar mani, neesmu pareizticīgais, bet baisi ir tas, ka, Krievijas dienesti ir sajukuši prātā, un ja tie dienesti sāk jukt prātā, tad nevajag gaidīt, ka citi dienesti būs normālāki. Un ja, drošības iestādes, milicijas, karavīri un tā tālāk ir, un visas pārējās iestādes Krievijā sāk jukt prātā, tad man, protams, rodās bailes par vienīgo lietu, no kā man bailes no Krievijas, ir atomieroči, jo viņi vienkārši var uzspridzināt viņus. Viņi pat var viņus nešaut ar viņiem uz Eiropu, vai viņi var uzšaut sev Urālos. Es atceros Simeņanu, cits starpā tādu Krievijas propagandistu savulaik piedāvāja, ka viņi varētu uzspridzināt atomieroču Urālos, lai tur sajauktu visu elektroniku visā pasaulē, lai visiem būtu slikti. Tiešām to teica pirms gadiem 2. Jā, labi. Veselais saprāts saka, ka jādzīvo tālāk. Esam tādā pasaulē, kur no vienas puses ir Trumps, no otras puses ir Krievijas ārējās izlūkošanas dienests un antikrists ar velnu vienā personā. Bet mēs pasmaidīsim un jautrosimies. Ejam tālāk, skatāmies, liekam laiku, abonējam un pasmaidām. Interesanti un apkaunojoša ziņa nāk no policijas īstenībā. Tiešām apkaunojoša, un tā ziņa apkauno, mani arī. Var sakot, ceļu satiksmes pārkāpēji. Līderis ir pārkāpis pagājušajā gadā. Jūs neticēsiet. 436 pārkāpumi viņam fiksēti. 436. Dažkārt vairāk nekā 2 pārkāpumu dienā. 2002. gadā dzimis jaunietis. Pārkāpumu līderis viņš jau ir sen. No 2020. gada viņam ir fiksēti gandrīz 600 pārkāpumi. 599. Kopējā naudas summa, ko viņš ir sodos samaksājis, 83 170 eiro. Tas cilvēks skaidri pasaka, nospļauties man uz jūsu likumiem. Un es īsti nesaprotu, vienīgais, ko es varētu attaisnot pēdiņās vai saprast, ka viņš pārkāpja noteikumus kaut kādu stāvvietu izmantojot. Var sakot, stāvēt šeit nedrīkst, tad viņš maksā sodus tur un stāv vietā, kur, bet tomēr. Veselais saprāts saka, ka ja tas cilvēks tik ļoti ignorē ceļu satiksmes noteikumus, ka viņš ir gatavs 2 reizes dienā viņus pārkāpt un maksāt 83 000, un viņš ir 2002. gada dzimis jaunietis, tas acīm redzam ir tāds, jaunietis, bagātnieku dēls, kuram viss ir pofīgi. Un ja viņam šīs lietas ir tādas, nihilistiskas, tad veselais saprāts saka, ka viņš arī citās lietās uzspļaus likumam. Un ja Latvijas valsts policija netiek ar to galā, un viņa netiek ar to galā, ja tas cilvēks pārkāpj no 2000. gada
kopš 2020. gada, es atvainojos, 2000. dzimis vēl nebija. Viņam iestājās 18 gadi, un viņš sāka pārkāpt. Nu, par ko mēs runājam? Par kādu tiesisku valsti, cieņu pret valsti, ja jūs netiekat ar vienu 18-gadīgu, nu tagad jau drusku 24-gadīgu, 22-gadīgu jaunekli netiekat galā. Starp citu, interesanti. Igaunijā arī ir kaut kāds, nu tur vienkārši tas raksts ir garāks, un 29 pārkāpumus smieklīgi, ne? Tas ir līderis. Un tas ir 76 gadus vecais Olevs Kirrents. Var sakot, Igaunijas likums. Nes kāpēc ļauj parādīt un pateikt, kas tas par cilvēku vārds, uzvārds, dzimšanas gads. Savukārt mūsu likums jaunieša, teiksim, identitāte slēpj, taču personas dati, nu, un ka viņš ir 600 reizes pārkāpis noteikumus. Tas ir nedrīkst, tā ir persona dati, nedrīkst aizskart tāds. Kauns un negods Latvijas policijai, kad netiek galā ar vienu šmurguli. Veselais saprāts saka, ka jums arī par šo sižetu jāliekas laiks, jāpasmaida, jāpriecājās un jāgaida nākamie sižeti. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties! Paldies, ka jūs liekat laikus, atbalstiet un finansējat. Paldies, ka jūs komentējat. Paskatīsimies, kas ir sakomentēts nedaudz. Labs sižets par Zatleru, par Krievu Delfiem. Precīzi. Paldies par raidījumu. Paldies, Elita Šterna. Paldies jums par labiem vārdiem. Cienu Raimondu Paulu, bet piedalīties tik stulbā šovā kā divi krauzes. Fū, nē. Nu, ziniet ko. Kam patīk meita, kam kleita, kam māte. Paši ziniet, kā kādam patīk tas raidījums, kādam nepatīk, galu galā, kāpēc nepiedalīties. Raimonds Pauls grib saņemt mīlestību no tiem, kas viņu mīl, bet viņam piedāvā popularitāti, kas viņu interesē jaunībā, vai šī ir problēma. Nē, es domāju, ka mīlestība ar popularitāti iet roku rokā, te kaut kāds saprotams filozofisks vingrinājums. Veiksmi šī gadā apdrošināšana mūsu valstī ir pilnīgi bezjēdzīga naudas izmešanas pasākums. Ja man bija BT nelaimes gadījums apdrošināšana 7 gadus pašam un bērnam sanāca uz ielas nokris īsis disku, var sakot, nu jā, apdrošināšana vienmēr ir bijusi tāda jocīga situācija. Apdrošina, jums sastāsta lietas, ka jūs būsiet droši, tad sanāk kaut kādas tiešām nelaimes, tad apdrošinājums saka, nē, šitais nav apdrošināšanas gadījums, šitais nav, nedara. Tādiem žēl tas saistībā ar dzīvokļu apdrošināšanas jautājumu. Tur, nu, teiksim tā, es uzskatu, ka cilvēki grib apdrošināt dzīvokļus, tad viņi var to darīt, bet nevajadzētu ieviest to kā obligātu apdrošināšanu. Bet, nu labi. Titavam plusiņš. Par Eiropas Savienības neinteresētību Latvijas attīstībā Titava kungs labi pateica. Paldies! Dans gribētu zināt, kādu zāli tu pīpē. Varanais maestro tika aizvainots. Nezinu, vai personīgi pazīst to kadru, bet dzīvē viņš ir cilvēks ar lielu traisu. Dievs, kā jums patīk visādi smuļi? Nu, jā, redziet, pateikt labus vārdus. Nu, tagad pateikt kaut kādus labus vārdus par Raimondu Paulu. Nu, visa Latvija saka labus vārdus. Bet te parādās kaut kāds Mārtiņš Bērziņš 465, kuru neviens nezina un nekad nezinās. Un viņš ir gatavs nolamāt Raimondu Paulu. Cita lieta, vai ne? Varonis viņš nostājās pret visiem. Labi, muļķības. Raimondam Paulam veiksmi šajā gadā un nākošajos līdz 120 gadiem viņam dzīvot novēlu. Bet mēs... Paldies, ka skatāties, lieciet laikus, abonējiet un tiekamies nākamā nedēļa. Liels paldies, ka jūs skatāties. Nākamā nedēļa. Neaizmirstiet ieslēgt YouTube.